Čau! Sveiciens Lačplēša dienā, 11. novembrī. Un vēlējos tieši šobrīd, varbūt tu esi ceļā uz Krastmalu vai kā citādi gatavojies svētkiem, man spontāni ienāca prātā tieši šobrīd pieslēgties dzīvajā, lai padalītos tev ar īstenībā solīto, ar tām lietām, ko es daru šajā rudenī, īpaši beidzamajās nedēļās, vairāk vēl pie tā piedomāju, lai mazinātu savu trauksmi un lai palīdzētu zemajam enerģijas līmenim. Jau pirms kāda laika, nesena laika, es iznācu no skapja atzīstot, ka esmu izdegusi darot savu sirds darbu. Jā, paldies par sirsniņām. Sveiki! Un nosaucu īstenībā to nervu sistēmas stāvokli, kādā es diezgan ilgu laiku esmu dzīvojusi, nosaucu to vārdā, trauksme, un nosaucu tos pati sev, atzīstot, ka tiešām tā ir, un pasakot to publiski. Un es arī pagājušu reizi apsolīju, ka es tā tad padalīšos, kas ir tie mazie vai varbūt lielie solīši, ko es daru, lai sevi no šīs bedres, kuras esmu šoruden iekšā, lai sevi lēnām vilktu ārā. Un apsolot to citiem, tad jau gribās arī darīt pašam vairāk, un rezultāts jau ir tikai labāks. Un ja mani solīši kādam var palīdzēt arī no šīs bedres izkārbīties, tad es būšu tikai par to priecīga. Nu, jā, es zinot to, cik man ļoti patīk daudz un gari runāt, es šodien sarakstīju uz lapiņas savus solīšus, tās idejas, kas man palīdz noturēties adekvātā nervu sistēmas funkcionēšanas režīmā. Un es diezgan ātri pāriešu pāri, iedomājies, man sanāca 25 soļi, pirms es gribu sākt runāt par pašu svarīgāko soli, par manu lielo atradumu. Un, jā, es mēģināšu iet ātri pāri tiem 25 solīšiem, kur, protams, par katru mēs varētu parunāt sīkāk un ilgāk. Tā kā, nezinu, ja mums būs vēlāk interese no tevis, no sekotājiem jautājumi, tad mēs varam pie tiem atgriezties. Šur un tur jau es esmu to minējusi, iepriekš arī, ko es daru veselībai, bet tagad es uz šiem solīšiem skatos, tā kā tieši kā tie man var palīdzēt regulēt manu nervu sistēmu, nomierināt manu nervu sistēmu. Un, jā, paskrienot tā kā uz priekšu mazliet notikumiem, es padalīšos, ka vismaz man šī visa kombinācija, tas, ko es daru, lai palīdzētu sev, tiešām palīdz, tiešām strādā. Un ļoti labs piemērs tam bija 27. oktobra nedēļa, tātad tā kā gan arī 2 nedēļas atpakaļ, kura man bija tā, ka sakritusi mežonīgi intensīva ar ļoti, ļoti daudz darbiem. Jo tuvojās intro gaps izaicinājums, lai es varētu savākt grupu, un ne tikai tāpēc, arī lai atkal padalītos ar savām zināšanām tiem cilvēkiem, kam varbūt nav iespēja nenākt uz introgaps izaicinājumu, ne varbūt pat iegādāties grāmatu. Es tātad vairākas reizes gadā, parasti tas sakrīt arī pirms apmācību sākuma, pirms grupu apmācību sākuma, es sarīkoju šos bezmaksas webinārus, un uz tiem parasti līdz pieteicās zem 200, bišķīt virs 200 cilvēkiem, tātad interese bija, un parasti cilvēki noklausoties šos webinārus man atsūta atsauksmes, ka paldies par vērtīgu informāciju, un, protams, pavisam maza daļiņa atnāk no tiem tiešām pēc tam kopā darīt grupā, bet man ir prieks, jā, kad es varu šādā veidā iedot cilvēkiem, tiem, kuriem varbūt šobrīd nav ne laika, ne vēlmes, ne resursu nākt kāps apmācībās, viņi to tik un tā var sev pamazām to solīšus lēnām savā nodabā veikt. Un, jā, un šoreiz tātad arī man 27. oktobrī bija ieplānot šis bezmaksas webinārs,
kurā mērķis bija padalīties, kas ir GABS uzturs, ko mēs darām Intro GABS izaicinājumu, atbildēt uz jautājumiem. Tātad man ne tikai tas bija jāsagatavo pirms tam. Man pirms tam bija visa sarakste ar visa tā mazā mājaslapa jāuztaisa par webināru. Man bija tātad visa automatizācija e-pastu sistēmā jāizveido ar atgādinājumiem, ar pieteikumu sūtīšanu. Un pieteicās uz webināru 600 pār cilvēku. Es tā kā vienkārši biju pārsteigta par to, cik liela ir šī interese, bet tas arī nozīmēja, jā, gan lielāku atbildību, gan arī vairāk saraksti ar cilvēkiem. Un tad webinārs pats notika, uz viņu atnāca Zoomā 200 cilvēku. Un arī tur es spēju nomanedžēt to visu un atbildēju uz jautājumiem un loteriju beigās izveicām. Un tā kā viss notika labi. Un tad, tā kā paralēli tam visam, pamazām sāka vākties grupa. Tātad man katram, kas pieteicās uz Intro GABS izaicinājumu, bija jāatbild un jādabū viņš no e-pasta uz Facebooka grupu. Bija jāizvieto Facebooka grupa, viss jāapraksta noteikumi, jāapraksta, tā kā, jā, ko mēs tur darīsim, jālaiž iekšā cilvēki. Un tas tikai bija viens no tās nedēļas darbiem. Es tagad atšķiršu to kalendāru, lai es varu atcerēties savu tās nedēļas noslodzi, un es tev iedošu šīs nedēļas piemēru, lai tu redzi, kādā spriedzē man īstenībā būtu bijis jāstrādā, un kā man izdevās visu izdarīt mieriņā, pateicoties tam, ko es jau biju sākusi darīt savas nervu sistēmas atbalstam. Tad notika šis webinārs. Viņš bija garš, un viņš beidzās pāri pusnaktī. Tad es sagaidīju ierakstu, labi, es negaidīju nakti ierakstu, bet otrā rītā es sagaidīju ierakstu. Atkal visa automatizācija, kas bija tam jāizdara, lai tie, kas pieteicās, arī kas nebija klātienē, varētu saņemt šo webināru ierakstu. Daudz rakstīja, ka viņi nevar atrast, un kāda tur ir pārole. Ar katru cilvēku šī komunikācija ļoti intensīva. Tad man bija jābūt klīnikā otrdienā. Tad nākošajā ceturtdienā man bija jau ar šo jauno grupu, tātad dažas dienas, kurās es savācu grupu. Man bija pirmais Zooms, lai šos cilvēkus sagatavotu tam, kas notiks Intro GABS izaicinājumā no 1. novembra. Tātad man vienā vakarā ir Zooms ar jauno grupu, kura tūlīt sāksies. Nākošā vakarā man ir izlaiduma Zooms ar iepriekšējo grupu. Un papildus visam man pa ceturtdienu uz piekdienu bija jāsagatavo lekcijā, kas notika tātad Ķīpsalā, bija Baltic Beauty. Un es biju uzaicināta no kosmetologu un kosmētiķu asociācijas, biju uzaicināta runāt tur tātad uzstāties ar lekciju par zarnu trakta un ādas veselības saistību. Tātad tur man bija jāuzstājās 320 cilvēkiem ar lekciju dzīvajā, plus vēl es biju tur ar savām grāmatām. Tātad man cilvēki jautāja, gribēja iegādāties grāmatas, tā kā es visu dienu tur nostrādāju, vakarā nācu mājās un to Zoom noturēju, izlaidumu Zoom ar veco grupu. Jā, un pirms vēl 27. novembra, tā kā vēl iepriekšējā weekendā, 25. novembrī, man bija lekcija jau manā terapijas centrā, kur es strādāju. Un papildus visam, protams, pāri visiem šiem daudziem darbiem, uzstāšanām un zoomiem un webināriem, visa standarta normālā ikdienas sarakste un visi ikdienas darbi, vēl papildus meita, kura dzīvo šobrīd Norvēģijā, palūdza viņai palīdzēt ar lietām tautas tērpām, sagādāt dejošanai, un arī to es izdarīju. Un es tā kā nobeidzu šo būtībā trako nedēļu no sestdienas līdz sestdienai. Viss īstenībā izdevās ļoti labi, un es pēc tam sēdēju un ilgi par sevi brīnījos, kā man tas viss izdevās reāli bez stresa. Un tas man bija tāds pirmais aha moments, ja tāds wow moments, kad acīm redzot, kaut kas, ko es daru savai nervu sistēmai, tās darbības stabilizēšanai, kaut kas no tā viss, ko es daru, pamazām dod jau pirmos augļus. Un ja es varēju iznest šādu grūtu nedēļu ar runāšanu, uzstāšanos 100 cilvēku priekšā, vai virtuāli, vai klātienē, plus vēl tas viss ir jāsagatavo, un viss fona darbs tāpatās arī notiek,
ja es to varēju dabūt gatavu, tad es domāju, ka, wow, es varu jebko dabūt gatavu, un obligāti nav jābūt stresā par to. Un īstenībā esot tajā miera atstiņā, tam virpulim visam apkārt notiekot, es varu izdarīt labāk, es varu izdarīt efektīvāk, un jā, tāds bija mans secinājums, un es par to biju mega pārsteigta vispirms, bet pēc tam arī mega pateicīga. Tā kā tādas ekstrēmas nedēļas, jā, griezumā, ar ļoti lielu intensitāti un lielu aizņemtību, es redzēju, kā tā tad jau ir sakarājušies mani pozitīvie efekti no tā, kas es līdz šim darījusi. Un pēc tam tikai vēl sākās introgrupas grupa, un tad man vajadzēja visas lekcijas lādēt iekšā, un atkal nākamie zumi, un darbi jau nebeidzās, bet kaut kā man šobrīd izdodās noturēt tādu mierīgu enerģijas plūsmu, un tagad es pieķeršos tam sarakstiņam, ja, lai tev ilgi nekavētu šovakar svētku vakarā, es arī vēlāk iešu uz Krasmalu, tad es noskaitīšu, kas ir tās lietas, ko es daru, kas man palīdz justies labāk, kas noņem man to stresa fonu, kādā es pārsvarā dzīvoju pēdējo laiku, un palīdz efektīvāk lietas izdarīt. Un es varbūt sākušu tā kā no nakts, tātad būtībā naktī, ja vakarā ejot gulēt, mēs jau parūpējamies par to, kāda enerģija mums būs dienā pareizi. Tātad es ļoti arī mācoties kvantu bioloģijas institūtā Amerikā šajā pavasarī, arī, protams, dzirdam to, ko mūsu gaismas vēstnese, ja biohakeri, kā viņi tagad sauc, Baiba Bieģa stāsta par gaismu, par saules nozīmi, par apgaismojumu nozīmi veselībā, tā kā to visu arī no vairākām pusēm es mācos un cenšos, cik varu likt lietā. Tātad es eju gulēt naktī, tā kā vakarā, liekot virsū un joprojām nakts brilles, tā kā brilles gulēšanai. Ar ko es iesāku tā darīt? Tā kā man nebija istabā aizkaru, tagad man aizkari ir, bet viņi nav ļoti tumši, es viņus aizvelku. Vakarā viņi gaismu nelaiž cauri, bet tā kā uz rīta pusi nākot, viņi tomēr ir nedaudz par gaišu, lai tā istaba būtu ļoti, ļoti aptumšot labam miegam. Tātad labam miegam nepieciešama absolūta tumsa, un līdz ar to te palīdz gan aizkari, šie te blackout aizkari, pilnībā aptumšojošie aizkari, vai arī man palīdz šīs te brilles, ko es vienkārši lieku uz acīm. Un šo abu kombināciju tā kā man palīdz gan labi aizmigt, gan gulēt līdz tā rīta gaismai, kad jau saules gaismas ietekmē, tā kā mani aizskari paliek blāvāki, caurspiedīgāki un drīz jau arī jāceļās. Tātad es rūpējos par labu miegu, lai būtu laba enerģija nākošajā dienā. Es guļu vienmēr ar izslēgtu rūteri mājās, ir dzīvoklī, kur es dzīvoju šeit, un es izslēdzu telefonu, tas jau būtu 26. tad jau telefons, tātad ir izslēgts lidojuma režīmā. Tālāk man vienmēr ir vaļā loks, kad es guļu, arī ziemā, lai būtu svaigs gaiss. Protams, tu zini par segas nozīmi, visām pārējām nozīmēm labam miegam. Tātad, jā, šajā gada pelēkajā, tumšajā sezonā, ja man ir iespēja, es ļauju sev izgulēties. Ko tas nozīmē? Es neceļos ne 6, kā es darīju pusgadu, tad, kad bija gaišais gada periods, tātad no 1. aprīļa līdz 30. septembrim, būtiski pusgadu precīzi, es tātad centos celties 6, iet ārā, satikt saulēktu, vingrot parkā, un tā ar laiku bija, tas sākās 1. aprīlī, starp citu ar introgaps citu grupu, iepriekšējo grupu, un kad apsoli citiem, tad vieglāk to ir arī tā kā piepildīt, vai ne? Kādreiz es jau varētu arī pamānīties, vai ne? Kurš tad uzzinās? Bet, ja tu esi pateicis, es to darīšu grupai un Instagramam, tad vēl vien to pakaļ ārā no tās gultas, uz to parku un gūsti labumus sev patiesībā, ja? Un tas man izdevās aprīlī toreiz, un tā es turpināju būtībā visu vasaru. Protams, es tur sākumā skaitīju, cik dienas es tur nepiecēlos, bija arī kāds, kad nevarēja vai citādi, bet jā, lielākoties man izdevās ievērot šo te agrās celšanās rutīnu ar mērķi mācīt savam pūces visam ķermeņa formātam, kādā es uzskatīju, esmu dzīvojis pa dzīvi, mācīties uz to cīruļa
dzīves ritmu. Un es teikšu, ka beigās jau man gandrīz izdevās, un tad atnāk septembra beigas, un tad jau sāk palikt tumšie rīti, un saule lec vēlāk, un es sapratu, ka tas celties pirms saules tumsā un iet uz parku būtu nedaudz priekš manis pretdabiski, un es nolēmu, ka es ar to arī 30. septembri būtībā izbeigšu savu pusgadu agro celšanos, un tagad es krītu otrā galējībā. Tagad es ļauju sev izgulēties. Es pat nezinu, tagad cikos lēc saule, sen esmu apskatījusies aplikāciju, šo te My Circadian app, bet to visu var noskaidrot, un katrā ziņā šodien es cēlos 7:30, un vēl bija tāda rīta gaismiņa jau bija, protams, tā saule jau drīz arī leci droši vien, bet jā, tikai braucot uz darbu, uz klīniku jau bija tāda ritīga gaisma. Un jā, tātad es rudens ziemas periodā tagad ļauju sev, ja man ir iespējams, ļauju sev izgulēties. Protams, atceroties, ka tie nebūs ne 11, ne 12 dienā, tas būtu pārspīlēt. Tā es kādreiz eksistēju, jā, bet šobrīd es cenšos likt varbūt uz tiem 8, varbūt uz 9, varbūt kādreiz 9 izkāpt no gultas, ja man nav jābūt kaut kur agri uz kā tikšanos vai uz klīniku. Un es ļauju sev izgulēties, un es mūsdienu visus to darīt, jo ziemā ir augstais gada laiks, augstais tumšais un rudens, un jā, tā kā tīri dabiski mūsu senči kā dzīvoja, kad nebija elektrības, ko viņi darīja, viņi agrāk beidza savus lauku āra meža darbus, gāja iekšā sērst, grebt koka karotes skaliņu gaismā, vai ko citu darīt, vai mācīties tautas dziesmas, vai ko nu citu kopā vakarēt, vai ne? Un sveču gaismā, jā, un agri gāja gulēt, un ar gaismiņu atkal cēlās. Mēs modernajā dzīvesveidā esam aizgājuši tik ļoti prom no dabas, ka mēs varam dabūt gaismu 24 stundas diennaktī, zilo prožektoru gaismu un visu ekrāna gaismu, vai ne? Un tāpēc mūsu tas diennakts ritms ir lielā mērā izjaukts, un tas ir arī stresa iemesls, un tas ir arī miegtraucējuma iemesls cilvēkiem, vai ne? Un jā, un mums izejot to tehnoloģiju piedāvāto priekšrocību loku, ir lēnām jāvalkās atpakaļ uz varbūt gan vienkāršākām tehnoloģijām un vienkāršāku dzīvesveidu, jo ar šo kādā skrejienā mēs šobrīd esam, mēs tur galā ir dead end, jeb galā ir slimības, stresi, izdegšanas, to nekas labs galā mūs negaida, ja mēs neapstājamies un nesākam pārvērtēt to, kā mēs šobrīd dzīvojam, ne tikai dienas griezumā, bet arī diennakts griezumā, tātad arī visu miega aspektu, visu faktoru, kas ietekmē miegu, nozīme ir milzīga mūsu veselībā. Un jā, tātad, kur es paliku, ka es ļauju sev izgulēties šobrīd, tā pašā laikā, protams, mērķis būtu arī laicīgi iet gulēt, lai tas miega daudzums un kad mēs aizmiegam un kad ķermenis mums var sākt savus reģenerēšanās, visus procesus, kas notiek naktī, jo tad tā dziedināšanās īstenībā notiek, vai ne? Lai tas notiktu, mums jābūt laicīgi gulēt. Un, protams, ceļoties 9 no rīta, es 10 vēl man, nebūšu, man varbūt vēl negribēsies tik ļoti gulēt, un arī ar to beidzamo nedēļu, to lielo slodzi un vēlākiem tur zumiem vai vēl kaut ko. Protams, ka mana gulēšanas rutīna līdz ar to ir pabīdījusies arī uz vēlāku, ir arī pēc pusnakts kādu vakaru aiziet gulēt. Es cenšos neiet pār pusnaktī, es atceros, kad ir laicīgi jāiet gulēt, un ir dienas, kad es pamostos no rīta pirms 9 vai 9, un vienalga 10, jau es nogurus un drīzēju gulēt, bet bišķi tās robežas, kas man bija diezgan striktas vasaras režīmā, tagad viņas ir tomēr pabīdījušās uz vēlāku celšanos, vēlāku gulēt iešanu. Bet es jau par to nestrostēju, es atceros, cik svarīgi ir laicīgi gulēt, un es apskaužu katru cilvēku, kurš ir dabiskais cīrulis, kā manā vienā paziņa draudzene, kas dzīvo Ķīnā, viņa vienkārši bez modinātāja visu dzīvi ceļās 6 un iet gulēt 9. Un 8 vakarā viņai sāk žāvāties, nāk žāvas, ja. Un es arī zinu citus cilvēkus, kas ceļās 5, 6 dabiski, tipa ar gaļiem, ar pirmo gaismu vai pat pirms gaismas, un iet arī vakarā laicīgi gulēt, jo viņam tā ķermenis, jau tas cirkadiānais ritms, viņam tādā veidā dabiski strādā. Es sapņoju par šādu, bet man uz to laikam vēl būs kādus gadus jāpastrādā.
Un tā kā, jā, ir bišķi nobiedies man šis agro rītu cikls, bet es sevi par to nestrostēju. Es sev saku, būs arī pavasaris, atkal nāks aprīlis, un tad atkal ir mērķis pēdējais brīdis tajā 1. aprīlī sākt atkal celties tajos agros rītos un atkal pusgadu dzīvot vasaras režīmā. Tā kā īstenībā tā padomājam, dzīvot vasaras režīmā un ziemas režīmā ar citiem gulētiešanas un celšanās laikiem ir tikai dabiski, vai ne? Tāpēc es visiem saku, ziema ir izdomāta, lai gulētu, un mēs drīkstam atpūsties vairāk. Bet mums iznāk otrādi, ka mēs ziemu visi bērni iet uz skolu, bērnus bērndārs, mums jāstrādā daudz. Tas ir mūsu ražīgākais gada periods, un tad vasarā gribam atpūsties, kad patiesībā, tā kā atvaļinājumu ņemt vai ne, kad patiesībā tad būtu ražīgākam darba laikam jābūt, bet ziemā būtu jāatpūšās. Kaut kā viss atžgāņu pasaulē notiek, vai ne? Bet labi, atpakaļ pie mani sarakstiņa. Tātad, kad es esmu, izgulējusies, kad ļaujat izgulēties, es mācos šobrīd meditēt. Man nav ne aura gredzenā, man nav nekāda mjūza kaut kādas ierīces, kas man reģistrē kaut ko. Es vienkārši klausos vadītu meditāciju. Spotify. Es gribētu, ka būtu vairāk latviešu valodā. Man nav problēma arī angļu valodā klausīties, bet kaut kā būtu forši, būtu vairāk arī latviski. YouTube ir baigi grūti, jo, ja tā ir garāka meditācija, tad tev lec reklāmas pa vidu virsū, ja? Un tad tas tā bišķi izrauja ārā. Tā kā mans prāts ir joprojām strādā varbūt pārāk aktīvi, un es saku sev, ka es neprotu meditēt, vienkārši sēžot pozā un dziļi elpojot un fokusējoties uz elpu. Varbūt es sasniegšu tādu stadiju, es ceru, to prātu nomierināšanu tik tālu. Šobrīd man tas vēl neizdodas pašai, bet esmu pateicīga, kad ir tik daudz fantastisku cilvēku, kas ir ierunājuši meditācijas. Un, ja es pareizi nosaukšu vārdu, tad vienu, ko man parādīja meitene mūsu mazajā meditācijas grupā, ir Natālija Dauberga, ja pareizi atceros vārdu uzvārdu, meitene, kas ir tātad arī Spotifyā viņu var atrast, un tur ir kaut kādas varbūt 5, varbūt 10 meditācijas dažādiem dzīves gadījumiem, tā teikt, aizvainojumu atlaišanai, pašapziņas celšanai, satraukuma mazināšanai, labas dienas sākšanai, un tā kā pa tēmām var vienkārši enerģijai, pa tēmām var atrast, kas tev der visvairāk. Un forši, ka Spotifyā tad neiet reklāmas virsū. Tad man pāris meditācijas klausījos Inte Brūna YouTube'ā, Spotifyā viņu neatradu, un abām šīm meitenēm ļoti forša balsi, ļoti forša dikcija, un tā kā viņas izved tevi cauri kaut kādiem, tā kā īsiem ceļojumiem, būtībā uz zemapziņu, bezapziņu kaut kur, uz bērnību un uz pirmsākumiem. Un skaista mūzika, un tas man tā kā, tam es varu pieslēgties, ja precīzāk atslēgties no savām domām, bet būt tajā meditācijā iekšā. Un tā kā, šim es pieslēdzos pateicoties, tā kā meditācijas es uzsāku šajā rudenī pateicoties būtībā ugunsskolas pasākumam, kurš notika Vēnspilī. Tas bija tāds uguns piedzīvojuma absolventu salidojums neliels Vēnspilī oktobra sākumā. Un tātad tur bija arī iespēja pāriet pāri ugunei, un arī tur es gāju atkal ar savu izdegšanas un trauksmes tēmu, meklēt resursus un atbalstu, kā to risināt, jo tā kā bija pazudusi kaut kur visā tajā savā darbībā, kur es eju un kāpēc un ko es daru un kādā veidā un kur es pati palieku aiz tā visa, tā kā bija šie jautājumi un tāpēc bija arī tāds būstings arī pār uguni pāriešana, protams, deva savu impulsu, bet lūk tajā uguns piedzīvojumā, salidojumā bija vairākas meitenes, kurās gribēja mācīties meditāciju vai vienkārši praktizēt regulāri, vai ne? Un ar Lauras Denlera palīdzību, tagad ugunsskolas izveidotājs, un tagad cilvēku jaudas, izveidotājs. Tā kā ar viņas atbalstu mēs tikāmies Zoomā, un pēc tam sadalījāmies pa grupiņām, kāds atbalsts katrai nepieciešams. Un es trāpījos šajā te meditētāju grupiņā, kur būtībā es pat gāju ar mērķi, nevis es tagad baigi meditēšu, bet ka es tur tās grupas ietvaros atskaitīšos meitenēm, kaut vai par šādiem citiem solīšiem, ko es daru savā labā, un īstenībā mans pēdējais, par ko es gribu šodien parunāt, ja man pietiks tam līdz tam laika, ir par somatiskajiem vingrinājumiem. Lūk, šie somatiskie vingrinājumi būtībā ir vienkārši tehnikas, kuras arī
ir svarīgi katru dienu tā kā izveikt, ja katru dienu praktizēt. Un es domāju, ja es tikai sev pateikšu, nu labi darīšu, drīzāk nedarīšu nekā darīšu, bet ja es būšu grupiņā, kur citas meitenes rakstīs, kā viņas meditē, es varēšu atskaitīties par saviem somatiskās prakses šiem te vingrinājumiem pareizi. Un beigās, kā saka, atdod viņam, ja, neteiksim vēlnam, bet atdod kādam mazo pirkstiņu, un man ir tā grupiņas enerģija. Mēs esam 5 meitenes, kuras vienkārši katru rītu labrīt, izdarīja to, izdarīja šo, bija pastaigāt, viena paskarēja, viena pastaigāja, viena pamasēja kaut ko, parulēja seju, un pārsvarā, un viņas arī meditē. Un es skatos, cik forši viņām tas sanāk, un viņas atskaitās, un kādai 5 minūtes, kādai 10, kādai 15. Un es domāju, bet es taču arī varu klausīties, es māku, Spotify pogu nospiest, es māku, vai ka es arī sākšu meditēt kopā ar šīm meitenēm. Un tagad es varu atskaitīties meditācija ček, un vēl visas pārējās lietiņas, ko es no rīta savā labā izdaru. Tā kā redzi, citi cilvēki darot, rāda tev priekšzīmi, tu iedvesmojies, tu arī dari līdzi, tad tu atskaities tajā grupiņā, un viņa saka kādu, kura kādreiz varbūt noslinkolēja vēlāk vai atcerās, iedvesmojās no tā, kad es ierakstu, un tā mēs būtībā, un tas neko nemaksā nevienam no mums, vai ne? Mēs vienkārši maz atbalsta grupiņa, kura pieturam vienu otru pie rokas, un katrai savi mērķi, bet mūs vieno rūpes par sevi. Un arī tā kā es sāku likt šos te temturus, jeb hashtagus saviem storijiem jau kādu laiku rūpes par sevi, tā kā šis ir mans šī rudens tāda virstēma, un zem tā es lieku daudz ko. Ne tikai meditācijas, ko es sāku mācīties, arī daudzos citus solīšus, jo viss kopā beigās sasumējās tajā, ka man ir vairāk, es neteikšu spēka, bet man ir vairāk enerģijas, un es esmu mierīgāka savā enerģijā. Un jā, tā kā rūpes par sevi, un tā skaitā meditācijas. Un lai es esmu efektīva sieviete, man jau neinteresē gulēt vienkārši 15 minūtes gultā pēc pamošanās, vai ne? Tātad pirmais, ko es daru, kad noskan zvans, es pieceļos no gultas, pavaru vaļā savu diezgan biezo tomēr aizkaru un attaisu vaļā līdz galam logu, pilnībā bez aizkariem, lai ienāk istabā dienas gaisma, lai ienāk vēsums, dienas gaisma, un tāda es atrodu, man jāizslēdz, diemžēl internets jāizslēdz, bet atrodu savu Spotify, savu meditāciju, un nospiežu meditācijas pogu, un man ir tāda saules maska, tagad es nepaņēmu līdzi viņu parādīt, bet es kaut kur jau storijos parādīju. Man ir saules maska, kuras maksimālais laiks ir 15 minūtes. Tātad būtībā tā ir sejas maska, kuru uzliekam un kur otrā pusē spīd LED lampiņas, sarkanas. Tātad šī gaisma ir infrasarkanā, kas dod siltumu, un sarkanā, kas dod sarkano spektru. Un tātad šī gaisma sejai būtībā smadzenēm iedod informāciju, ka ir diena, ka ir gaišs, ir gaisma. Un tātad es uzlieku reizē šo sejas masku uz sejas. Man ir 15 minūtes tātad laiks, kamēr viņi izslēgsies, un tās 15 minūtes vai mazāk vai vairāk es klausos to meditāciju. Tātad man ir 2 vienā jau uzreiz, plus vēl logs vaļā un svaigs gaiss ienāk, un gaisma. Un tā, kad beidzās šī meditācija, es izbaudu savu saules masku, un dažreiz es pat uzlieku tās LED lampiņas. Tur tādiem acīm ir izgriezumi, bet īstenībā es uzlieku pat viņas paņem izgriezumus uz pieres, lai acīm tā gaisma, protams, es tur acis ciet, lai droši, bet tā gaisma acīm ir tik superīgi baudīga, tā kā tu gulētu saulē. Un tā, kad tā meditācija beidzās un tā maska izslēdzās, pēkšņi izstājās tumšs, jo tā ir tā īstā gaisma, kāda tajā brīdī ir, vai ne, no rīta. Tad, kad es šo masku pabeidzu un meditāciju pabeidzu, es tagad kāpju ārā no gultas. Kādus rīts man izdevās izkrist no gultas burtiski uz paklājiņa. Man meitenes iedvesmoja, tad es bišķi pastaipījos. Tagad paklājiņš bišķi atkal apsūnojas jau ir. Bet tas, ko es izdaru, es pieeju pie loga tā atvērtā. Es pastāvu kādas minūtītes pie vaļēja loga. Un piedevām es stāvu uz adatu paklājiņa, uz pranamata. Tas nav vienkārši pilnu svaru nostāvēt. Tad es atspiežos uz palodzes, tā es padīdos pa to paklājiņu. Var sakot, markā man ir gan gaisma, gan svaigs gaiss, gan man ir nervu galu, kā lai teikt, kņudināšana pēdās, fascijas visas tur tiek iekustinātas un apasiņojās, asins rītā aiziet un tā kā nervu galu stimulācija notiek, un var sakot, ļoti labi tas ir. Tād, vai nu pirms tā paklājiņa, vai nu pēc tā paklājiņa, kamēr tā rīta rutīna man tur notiek, beidzamās, kādas dienas jau 4-5,
es šai mazai rīta rutīnai pievienoju saucamo oil pulling. Tas vairāk daļa intro gapsa, jo tātad es kopā ar grupu, kas būtībā arī viens no maniem punktiņiem, eju intro gaps tātad šo protokolu visu novembri, no 1. sākām līdz 30. novembrim. Mums vēl var pievienoties, ja kādam ir vēlme, ja. Mums ir dāmas ritīgi spridzina, dāmas ļoti jaudīgas. Tas, ko mēs darām, mēs gatavojam gapsus ēdienus un ziņojam grupā bildīšu veidā un vienotru iedvesmojam un pieturam pie rokas, tā kā nenobrukt un reizē teorija grupā, bet galvenais mēs darām praktiski uzreiz visas lietas. Ēdam pēc gaps principiem ļoti striktā režīmā. Un tā kā gaps ir reizē, šis intro gaps ir arī detoks protokols. Un lai šo detoksu veicinātu, tas, ko es daru no rīta, es paņemu mutē vai nu kokoseļas karotīti, vai nu olīveļas karotīti, un es žurkāju mutē tā kā, būtībā tā kā ūdeni paņemu, tā kā gribētu izskalot vaigus, ja? Un 10 minūtītes, kā arī 15, kamēr es tur parosos pa māju vai saklāju gultu, vai aizvaru to logu, vai vēl stāvu uz tām adatpaklājiņa. Ja es to izdaru un vēl man tā eļļa mutē, tas, ko es vēl varu darīt no rīta, es uz mīkstas virsmas, tā kā ar pēdu strādāju uz golfa bumbiņas. Tā kā šo es jau biju iesākus darīt, man liekas, iepriekšējos dziesmu svētkos, tagad arī šajos, kad bija 23. gadā, tad, kad dziedātājiem un, protams, arī dejotājiem ir ļoti liela slodze uz pēdām, kad ir daudz jāstāv kā vienkārši koristiem, tad, protams, ka pēdus nogurst. Un arī man tā kā šī dejošanas, tā kā tango slodze ik pa laikam, kā pagājušajās brīvdienās, kad 3 dienas pēc kārtas ir jādejo, tad šī te golfa bumbiņa, atkal man nav bumbiņa šķiet līdzi, bet golfa parādīšu uz mazās lampiņas, tā kā ar pēdu vienkārši viņu izmasējot, var arī būt cita bumbiņa, bet golfa tāda vismazākā cieta. Svarīgi, ka viņi stāv nevis uz lamināta vai uz parķa, tad viņi vienkārši ripos projām, bet tā, ka viņi ir uz kāda paklāja, piemēram, jogas paklāja vai vienkārši parastā istabas paklāja, tad visu svāru es izmasēju abas pēdas ar to golfa bumbiņu. Un golfa bumbiņa man īstenībā palīdzēja tikt vaļā no ceļa sāpēm un palīdzēja ātrāk arī sadzīt manam laustajam kājas pirkstam. Nu, lūk, kur mēs tikām. Tātad, un visu šo tātad gan uz tā paklājiņa pranamates var stāvēt ar savu eļļu mutē, gan es vēl golfa bumbiņu vingrinātās pēdas. Tas arī iznesē fascijas un arī būtībā stimulē visu limfas, atteci limfas plūsmu, asins cirkulāciju, būtībā iedot tādu līdz pat smadzenēm impulsu signālu pārvadi. Un, jā, es tā ļoti vienkāršot šeit runāju, bet es ceru, ka var saprast, ko es saku. Un tad, kad es esmu tagad tās 10-15 minūtes to savu eļļu mutē izžurkājusi, es viņu vienkārši spļauju ārā. Uzmanīgi jābūt ar to, ka kokoseļu nespļaujam izlietnē, jo viņa tur paliks aizcietinās kanalizāciju, jā? Jo augsts ūdens viņa padarīs cietu un caurulīts paliks šaurāks, tā kā asinsvadi, jā? Un tad celsies spiediens. Tā kā tā mēs varam sabojāt savu kanalizāciju, bet tā kā olīveļu es izlietnē spļauju un savukārt kokoseļu vienkārši miskastē, jā, miskastē. Un pēc tam es izskaloju ar siltu ūdeni to eļļu, un tad es varu iztīrīties gribu zobus ar savām bezfloru zopastām. Iveta Pleša Rutula, mūsu holistiskā zobārsts, ja var padalīties vairāk par šīm vērtīgiem zopastām, kurš pat nevajag spļaut ārā no mutes beigās, kad iztīrim zobus. Un, jā, un tad es skatos, kas būs manās brokastīs. Adata paklājas pateicu. Jā, un tad, piemēram, šorīt es cēlos tajās 7:30. Man bija 9 jābūt klinikā. Es secināju, ka mana rīta rutīna, ieskaitot dušu, tāda meditācija, visas manas mazās pēdu vingrošanas, kas notiek kopā ar eļļu, tā kā tur nav speciāla laiks vajadzīgs, vai ne? Tad es eju dušā, un dušā es... Tā kā man ir tāds skrāpīts, tāda asa plasmasas birstīte, kura diezgan, tāda rupja, abrazīva, bet man patīk, ka es visu to ādu, es dušā neizmantoju nekādas ziepes, nekādu dušas želeju, es vienkārši ar mitru ūdeni un ar to birstīti ritīgi sevi sarīvēju visur, lai tā āda paliek sarkana. Un tad man ir tādi daži kaut kādi mazie limfu drenāžas vingrojumi vienkārši pie ausīm, un tad to grozītāju muskulis te bišķi pakustīja, tā ļoti smieklīgi, ļoti ātri, ja? Te papumpēja bišķi uz padusīt, limfu lēziet, un tas ir viss mans sejas, apmēram rūpas par seju. Un tad es to dušu nobeidzu ar augstu ūdeni,
un tad es kāpju ārā, un kamēr tā seja vēl ir slapja, es uzlieku kokosriekstu eļļu sejas, varbūt kaut kur uz ķermeņa, man pat paliek laiks tā teikt, tad īpaši to ķermeni es neaizraujos, un tas arī viss mans krēms un viss mans make-ups, tā kokoseļļu uz dienu. Un jā, un tad es pagatavoju sev brokastis, tātad es mācu, tātad introgaps ietverus, es esmu bez kafijas, 11. diena, zvēru bez kafijas, un tas man arī palīdz tātad nestimulēt to nervu sistēmu, jo agrāk es kā dzīvoju. Pamodos, izripoju no gultas, halātā, pie datora, kafiju, līdz 2 strādāju. Ja? Tagad es esmu cita, jo par sevi mācos labāk rūpēties. Un dzīves periods bez kafijas man parāda, hei, bez tās arī var labi iztikt. Introgapsā no 2. posma mums ir kaps kokteilis, kas būtībā labi aizvieto kafiju. Ja tas nav gaps kokteils, tas arī var būt kefīrs, varbūt buljons, kaut kas cits, pie tām brokastīm klāt. Un brokastīs, piemēram, šodien man bija vārīta oliņa, mencu akniņa, brētliņa sālīta un kaut kāds zaļumiņš un gaps kokteilis. Un ar tādām brokastīm es ļoti apmierināta aizgāju uz darbu uz klīniku un lepni varēju pat pacientē parādīt, kad jautā, ko ēst brokastīs, iekš gaps, jo nav ne putra, nav ne maize, nav ne pankūka, nav ne mūslī pārslas ar pienu, ja? Lūk, es parādu, ko var ēst brokastīs. Un tiešām līdz pat, es atnācu mājās, bija kaut kādi 2:30, un tad bija man pusdienas un mans buljoniņš un tā, ja? Tā kā startēt to rītu bez kafijas ar olbaltumvielām un taukiem bagātīgām brokastīm ir labākais, manuprāt, dienas sākums. Un tātad kopš brīža, kad es nospiedu modinātāju zvanu, līdz brīdim, kad es gāju ārā pa durvīm, bija bišķi vairāk kā stunda man laika, ja? Tā kā tā mana rīta rutīna ar brokastīm ieskaitot man aizņem stundu, un ir tāds gandarījums to visu izdarīt, ja mums tas sauklis mūsu grupā meitenēm, kur mēs meditējam, mēs sakam, vispirms iedot sev. Vispirms iedot sev, ja? Un tikai tād būt gatavam dot citiem. Un tā mana traģēdija ir tā, ka lielu dzīves daļu es esmu bijis cilvēks, kas vispirms dod citiem, un sev, kas paliek pāri, ja? Bet tā kā Vorens Bafets esot teicis, un ko es arī iemācījos nesenā ugunsskolas finanšu webinārā, kā viņš teica, nevis vajag investēt to, kas paliek pāri, ka tu visu esi iztērējis naudu saviem izdevumiem, un tad kaut kas paliek pāri, un tu to investē. Bet investē vispirms, un pēc tam tērē to, kas paliek pāri. Un mēs ar meitenēm pārnesām šo domu uz vispirms iedod sev. Nevis investē vispirms, kā finanšu aspektā tas strādā tātad, ja? Bet investē vispirms sev, savā veselībā, savā nervu sistēmā, un tād, kas paliek pāri, tad tu vari dot citiem. Un tādu tu vari iedot citiem sevi labāko, savā labākajā versijā. Nevis izsmelt sevi tik tālu, ka tu esi visiem iedevis, bet beigās no tevis paliek vraks. Un, lūk, apmēram tā es sajūtos šajā rudenī, septembrī, oktobrī, un sapratu, ka es esmu diezgan dziļā teiksim, kā ir krīzē. un nosaucot šo trauksmi vārdā, jā, tātad, es jau joprojām turpinu darīt uz tā izmisumu, bet saprotu, kad es aizņemos sev kredītā. Un vajadzēja man pašai atzīt, ka cik slikti īstenībā ir ieraudzīt to spogulīto trauksmi un to izdegšanu, lai pēkšņi manī rastos gan atbalsta cilvēki, gan resursi, gan iespējas, gan terapijas, gan tehnikas, kas viss ir te bijis man blakus apkārt visu laiku. Bet man bija jābūt gana dziļā bedrē, lai to visu ieraudzītu un dotu sev atļauju, ka es to drīkstu paņemt vispirms sev. Un tā, kad es sadziedēju vispirms sevi, tad es varu dot citiem cilvēkiem vēl labāk un efektīvāk. Jo es gribu dot ilgtermiņā pareizi. Es gribu vēl ilgi dzīvot un strādāt un palīdzēt cilvēkiem. Un tāpēc mans pienākums ir vispirms iedot sev. Un rūpes par sevi ir kādas nedēļas, tagad mans tā kā devīze uz sienas, ja, ko es lieku arī Instagramā un tā. Cerot, ka tas palīdzēs kādam citam cilvēkam. Tātad, jā, cik es tālu tiku ar savu rīta rutīnu, tad es, piemēram, šodien braucu uz klīniku strādāt, ja. Tātad, ja es strādāju pārsvarā mājās,
tad es cenšos izmantot brilles. Man ir veselas 3 brīļu kolekcija. Tad man ir tā kā dienas brilles, dzeltenīgāks, tad man ir vēl dzeltenīgāks, un tad man ir vakara brilles. Ja? Tā kā 3 toņu tās lēcas. Un lai pasargātu sevi no tās zilās gaismas. Jo kādreiz, kad man tādas brilles nebija, un es strādāju līdz 2 naktī pie datora, nu, jā, rezultāts nebija ilgi jāgaida. Ko es vēl daru? Tātad brokastis mēs pēdām, bez kafijas. Jā, tad es biju uz masāžu. Kaut kādā tagad oktobra beigās. Un, ja līdz šīm es meklēju masāžu tad, kad es esmu jau sabrukusi un aizēju un tur vienkārši brēcu, gan no sāpēm, no saspringuma, kad man masierīt uzspiež pareizajos punktiņos, vai ne, gan no žēluma pret sevi. Un tagad es pieņēmu lēmumu, bet bāc, man, kurai tik ļoti svarīgi pieskārieni un svarīgi tātad ir masāža arī, kāpēc es esmu sevi novedusi tik tālu, ka es eju tikai tagad, es esmu saplīsusi uz to servisu. Taču gudrāk būtu iet laicīgi, lai tu to enerģiju uzturi un neļauj viņam tur tiem punktiem palikt sāpošiem un vēl kaut kam pareizi. Nu, lūk, un tagad es izbaudīju šo masāžu, kas man bija, un nolēmu, mēs jau kalendārā ierakstījām reizi mēnesī, un varbūt man vajadzētu patiesībā biežāk to darīt. Mēs jau uz priekšu rezervējām, tā kā man tagad ir plāns reizi mēnesī iet uz šādu superīgu masāžu, kas 2 stundu garumā ir reizē gan sāpīgi, gan baudīgi, un tās ir rūpes par mani, un es esmu pateicīga, ka ir šādi cilvēki, kas to man var iedot, un ka es varu atļauties to samaksāt, un atkal tā ir investīcija manā veselībā, manā nervu sistēmā, lai es varu vēl labāk un ilgāk palīdzēt citiem cilvēkiem dot to, ko es varu iedot pasaulē. Tad es biju pie osteopāta. Osteopāts tā tad arī jāgaida ilga rindā, un es domāju, nu nekas, laiks paies, es pierakstīšos. Es pie osteopāta sāku iet pavasarī, tāpēc, ka man bija ceļa sāpes, pēc tam es salauzu kāju pirkstu, tad man bija zobu, kā lai saka, tur remonts, un visu to salikot kopā, es aizgāju pie osteopāta, un teipi man bija, viss kaut kas bija. Un tad es vienreiz pie viņa aizgāju, man patika, un es domāju, ok, pat ja man jāgaida 3 vai 4 mēneši, es pierakstos rindā, laiks pienāk, es pie viņa atkal tieku. Tā es atkal biju oktobrī pie viņa, tagad man rinda ir janvārī, un es kalendārā ierakstu, un to es sev uzdāvināšu. Tālāk es eju vingrot, bet es esmu patiesībā ļoti nesportisks cilvēks tā īstenībā. Bet es sevi spiežu, var teikt, iet vingrot, pacelāt tos svarus. Reizi nedēļā, ja labi, tad man sanāk 2 reizes nedēļā. Tā ir apmēram stundiņa, tur 2 apļi jāaiziet. Tāda īpaši trenažieri, kas strādā uz magnētiem, kas pielāgojas tavai slodzei. Protams, ka nav vienmēr viegli sevi aiz matiem tur aizvilkt, bet tad, kad es tur esmu, īpaši, kad nāku mājās, es esmu ļoti sajūsmā par sevi. Un meita man arī saka, mamu, ir jācelāties smagumi sievietēm, vai ne? Lai būtu muskuļi spēcīgāki, lai būtu kauli spēcīgāki. Vienkārši, dažreiz kaut ko klausos fonā, kaut kāds podcasts, kādreiz nē, un pastaigu šurpu turpu, ar līkumu un caur omnivu, kāds grantiņas iemest, un tā es cenšos pieturēt, reizi ir minimums, cenšos 2 reizes aiziet nedēļā pavingrot. Tas man arī tur pie tādā, tas man dod atslodzi mentāli, un tur man labākā fiziskā formā. Tād es, pie datora ar brillēm to es teicu. Tad, ja mēs ejam cauri tai dienai uz vakaru pusi, tad arī to zilo gaismas tēmu runājot, un tieši vakar bija ne vakar, bet svētdien bija Baibai Bieļai un Ilzē Leduskrastē saruna par gaismas nozīmi, par apgaismojuma kvalitātes nozīmi veselībā. Man arī tagad tieši šis Block Blue Light atlaides kodiņš, un ja tev interesē izmēģināt šos produktus vēl lētāk iegādāties, tu vari atrast manā profilā, kur tas ir. Gan šīs brillītes, ja Block Blue Light brilles, jau kvalitatīvas pasūtītas, gan arī šādi visādi viņam gaismeklīši ir, ko es, piemēram, ieslēdzu, tad, kad no rīta, piemēram, es pamostos un vēl ir ārā salīdzinoši tumšs, es neslēdzu nevienu no griestu lampām iekšā, es daudz izmantoju sveces šajā rudenī, gan vakarā, gan no rīta.
Piemēram, vannas istabā ieslēdzu svecīti, piemēram, tūlīt es slēdzu gaismu, koridorī ieslēdzu šī tādu lampiņu vai lielo sveci, kas man tur tagad deg, ja? Un tā kā divi režīmi, tāda silta gaismiņa bez zilā spektra iekšā. Un, tā kā par to arī, piemēram, vakarā, jau tuvojoties gulēšanas laikam, vajadzētu tā kā apgaismojumā pamazām mazināties. Pirmās ārā ir griestu lampas, tad galda lampas, tad datori, protams, telefoni pamazām ir, un pēdējā paliek svecīte vai dzeltenā gaismiņa. Un tad vai sarkanā gaismiņa, piemēram, ja tu lasi vēl gultā ar to gaismiņu, ja? Un tad mēs ejam pie miera, tā kā ķermenim ir jārāda, ka tūlītās būs pilnīga tumsa. Īstenībā pilnīgi tumsa ārā sen jau ir, mēs to dienu pagarinām, ja mēs, protams, viņu pagarināt ar gaismu, ja? Bet jāmācās to darīt, pagarināt ar gaismu tādā veidā, ka tas nekaitē mūsu ķermenim, vai ne? Tā kā tas arī to es pieskatu, tā kā lai tās gaismas ir arvien mazāk vakar pusē, netraucē melatonīnam jau sākt izstrādāties un kortizolam mazināties. Tāda, pirts, tagad septembra, oktobra laikā, es jau biju 2 reizes pirtī, ieplānot pirts ir šajās brīvdienās atkal, tā kā arī pirti, man pašai nav pirtī, man ir jāiet pie kāda, un es tā kā gribētu vismaz reizi mēnesī to cauri ziemai to pirtiņu sev arī tā kā iedot gan kā detoks, gan kā relaksācijas iespēju. Protams, apmēram reizi nedēļā man sanāk ielikt augstajā ūdenī jūrā. Es peldu, tā kā, cik peldu vienkārši stāv augstā ūdenī. Es izmantoju vēl kājās neoprēnu zābaciņus, rokās dūreņus un siltu cepurīti, un pagājušo svētdienu izdevās 10 minūtes ūdenī nostāvēt. Mērķis nav laiks ilgāks, mērķis ir, kamēr tev ir forši, kamēr tu to baudi, bet īstais rādītājs, vai tu biji par ilgu, ir pēc tam, cik tev ilgi pēc tam ir augsts, kad no ūdens aizēja vārā, kad tu esi mājās saģērbies, ka tas drebulis cik ilgi nepāriet. Un ja viņš nepāriet pārāk ilgi, ja tu nevar dabūt atpakaļ sasildīties, tas nozīmē, ka tu esi bijis ūdenī pārāk ilgi. Tā kā nav šeit nekāda rekorda jābūt sacensībai, bet tā ir tava labsajūta. Būtībā 2 minūtes ir tev tas, kurā saka, šis terapeitiskais efekts būtībā jau strādā. Un tas, ko mēs darām, ejot augstā ūdenī, mēs iemācam ķermenim nomierināties stresa situācijā. Jo īstenībā tas ir katru reizi, tas ir tā kā bišķi stress. Un tad ar elpu mēs vienkārši to ķermenim sakam, tas ir tikai augsts ūdens. Ja? Elpa ir galvenais instruments, esot augstā ūdenī. Un ja mēs ķermenim parādām, ka bāds ir augsts, bet mēs varam mierīgi elpot, nomierinās tā stresa, tā simpātiskā nervu sistēma pārslēdzās uz parasimpātisko. Un tu vari beigās gūt baudu, stāvot augstā ūdenī, un zābaciņus gan vajag, jo pēdas salst pirmās. Ja? Zābaciņi ļauj vienkārši ilgāk tajā ūdenī pabūt, un man patīk kādreiz ilgāk arī viņā pabūt. Bet te mēs nekad nesacenšamies, klausāmies savu labsajūtu, un galvenais to pēc tam, cik ātri mēs atgūstam siltumu. Ja pēc tam ir iespēja dabūt siltu buljoniņu vai pasētēt pie krāsniņas, ļoti labi, nekad ne pēc augstās peldes karstā dušā, ja? Vai nebāz rokas zem karstu siltu ūdens, jo tas ir asinsvadiem pārāk liels šoks. Ja? No silta normāla iet uz augstumu, ekstrēmu gandrīz, pēc tam uz ekstrēmu karstumu, tas ir sāpīgi. Tā ir mana pieredze. Arī uzreiz pirtī nevajag tāpēc iet tādā ziņā, kad pēc augstuma peldes. Tālāk, ko es te vēl daru, skatos? Jā, tad, kad es esmu jūras peldē, kamēr es atnāku līdz mājiņai, un kad es novelku tagad tos savus neoprēnu zābakus, man ir plikas kājas, un es stāvu zālē. Es izmantoju to iespēju pastaigāt pa lapām, pa zāli, cik man ir komfortabli. Ja ir iespēja pastaigāt kaut kad brīvdienās esot dabā tāpat tās basām kājām, lieliski, zeme vēl nav ļoti augsta, tā ka tādā veidā es veicinu savu sazemēšanos, kā es saku, ar dabas internetu. Ja es sakonektējos ar dabas internetu vistiešākajā, tuvākajā, ciešākajā veidā, gan ar pēdām zemē, gan ar augumu ūdenī, es varu pieskarties kokam, varbūt es vēl varu apgulties zemē. Ja, tā kā man ir āda, jo vairāk eksponēta gaismai un saulei, pat ja nav saule, pat ja ir apmācies, vai ir lietains, vai ir vējains, vai ir sniegs, vai kas, vai lietus, tā saules gaisma tāpatās viņa tur ir. Mēs zinām, saule ir, pat ja ir mākoņi, pareizi.
Un līdz ar to, tā kā jebkurā brīdī, ja tu vari atsekt maksimāli savu ķermenī, vai tas ir pliksti pēc tikai, vai varbūt baigi netuntulējies tagad nākot augstumā, piemēram, šodien bija salīdzinoši augsts, kaut kādi 5 grādi, man uz kliniku braucot, es atceļā vispār, man nav ne šāle, ne cimdu, man ir vaļā jaka, un šitādām īstām rociņām es sēžu klinikā, un man atveru logu, tā kā es cenšos ļoti netuntulēties nākotam augstumam, centies lēnām pieredināt savu ķermeni pie augstuma, ja? Un jo vairāk tu vari atsekt tādu, jo labāk, jebkurā sezonā. Pus arī ziemā, kad var aizvējā saulītē atsekt tādu un tam līdzīgi. Jā, tā kā tas ir svarīgi būt kontaktā ar dabu, kad tu sazemējies, sakonektējies ar dabas internetu, tu tajā brīdī tā kā sasinhronizē sevi ar dabu, tavs ķermenis saprot, kur tu esi zemeslodes virsū, ģeogrāfiski, kādā sezonā tu esi un cik ir pulkstens. Ja? Un būtībā iziet ārā jebkurā brīdī. Protams, ir svarīgi tās rīta iešanas ārā, kad ir infrasarkanie, tad nāk UVA, tad nāk UVB, svarīgi saulrietis, tas viss ir svarīgi. Bet pilsētnieka dzīvesveidā dzīvojot, jebkurā brīdī, ja tu vari iziet ārā, tas ir labāk nekā nekas, vai ne? Un ka tu esi bez starpnieka ar dabu, tātad bez kurpēm, bez cimdiem, bez, nezinu, aizsargu saules brillēm, bez cepurēm, bez šallēm, tā kā ieej dabā iekšā, ļauj dabai tevī ienākt iekšā, ja? Un tādā veidā tev, jā, veselībai būs daudz ieguvumu. Tā kā, jā, staigāt, saule ir, protams, lieliski, ja ir saulīte, bet, kā es teicu, saulīte nav vienīgais nosacījums, kad lai ietu ārā, ja, būt dabā, jebkurā sezonā, jebkurā dienas brīdī ir labi. Tātad gulēt laicīgi, to es teicu, ka man nesanāk, dejošana. Tātad man ir prieks, ka man ir dzīvē iespēja, ka man ir tāds hobijs, man patīk dejot, un ka ir šie pasākumi, kurus var gaidīt. Tātad es dejoju Argentīnas tango, un šajā tikko nedēļas nogalē bija 3 dienu Argentīnas tango, kas saucās Riga Embres, laikam. Riga Embres, ja? Kas nozīmē tuvais apskāviens. Un Jūrmalā, superīgā hotelītī, un tā kā, jā, tas nozīmē praktiski 5 milongas, piekdienas vakars, sestdien 2, svētdien 2. Nu, un katrs pa 4 vai 3,5 stundām, tā kā, ja visas tās nodejo, tas būtu, 3 dienu laikā, ja, piemēram, 4,5, 20 stundu dejošanas. Dabīgi, ka kājas netur, visu to slodzi vajag arī iepauzēt, bet šoreiz mums 4 no 5 reizēm izdevās padejot. Un, tā kā, jā, un atkal pēc tam palīdz golfa bumbiņa, palīdz adatu paklājiņš, to slodzi no kājām tā kā atbrīvot dabūt nost. Un ir forši, kad ir šādi pasākumi, kurus var ieplānot, kas dod prieku, kas ir arī fiziskā slodze īstenībā, un ko ir ko gaidīt. Tā kā man šajā rudenī likās, ir tas palēkums iestājies, ja man pēkšņi nebija ko gaidīt. Un tagad, jā, caur šiem te jau ieplānotajiem jau nākošā sestdienā ieplānotas dejošana, aiznākošā sestdiena ieplānota Lietuvā dejošana, un tad jau būs, jā, vecgada kaut kādi pasākumi, un tas rada tādu prieku, ka tas velk uz priekšu dzīvot, vai ne? Un labākais, ko es izdarīju, lai man būtu prieks dzīvot, un kas man vilkt uz priekšu, tā enerģija, es te pirms dažām dienām publicēju storiju, kurā man bija daudz mazas lapiņas uz datori, ja? Tā kā es tādā veidā fiks uzrakstu, es uznerakstu kalendārā savā blociņā, bet sarakstu tādām mazām lapiņām, piemēram, man stāv somatika IG, tas ir šodienas darbs, tas, ko es tagad daru, ja? Es tev uzrakstīju, ka man gribās ienākt Instagram live, pastāstīt par somatiku, bet redzi, mēs pat neesam līdz viņai tikuši, un tūlīt tā stunda būs apkārt. Tā kā varbūt man par somatiku jāienāk ir mazā citā reizītē, bet es pateikšu tev, jā, atklāšu to, no to visu laiku to ziloņu istabā, ko es nepasaku vārdā, ja? Un tā varbūt par to vairāk panāsim nākošais. Tātad, jā, un man tie mazie darbiņi bija tajā pagājušajā piekdienā te uz datora, un arī tos es vēsā mierā izdarīju, visus neizdarīju, dažus pārcēlu lūk uz šodienu, dažus atliku laikā, varbūt tie nebija svarīgi, un man viens no darbiem bija ieplānot darbs bija padomāt par atvaļinājumu. Un es pirms tam skatījos, kā man te tā nedēļas, nu tās, jā, plānojās līdz gada beigām jau maz laika, un gribās tajā tumšajā laikā, man ļoti svarīgi atbraukt ir uz sauli. Un es biju atradusi, varbūt šitā nedēļa, varbūt es tajā, nu, ja tur Zoomu pārcelt, vēl kaut ko pārcelt, varbūt varētu aizbraukt tajā nedēļā decembrī atvaļinājumā.
Un es vienkārši pieķēros tam, atvēru Air Baltiku, atvēru Ryanairi, pakonsultējos ātri, kur ir laba ideja aizbraukt, piemēram, decembra sākumā vai novembra beigās, tajā tumšajā gada sezonā, un es to izdarīju, un es nopirku biļetes. Un es zinu, kur es braukšu, es zinu, kad es braukšu, kur es palikšu, ko es ēdīšu, kur es dzīvošu, kas tur jāapskatās, to visu es domāšu vēlāk, kad man tam būs atkal laika. Bet man ir ieplānots kalendārā atvaļinājums, nedēļas saulē, cerams, un tas man dod tagad prieku daudz ko pabeigt līdz tam, daudz ko sakārtot, lai es varu braukt un atpūsties, vai ne? Un tātad man šis tik ļoti bija pietrūcis ilgāku laiku, jo visu vasaru nostrādāju bez atpūšanās, un es nolēmu, ka es sev to drīkstu uzdāvināt. Un ar Ryanair aizbraukt nemaz nav nemaz tik dārgi, ja? Tā kā es izdarīju darbu, es padomāju par atvaļinājumu, un ne tikai padomāju, es nopirku biļetes. Tā kā tie bija visi mani daudzie 25 vai jau 30 gan ir sanāca tie punktiņi, ko es līdz šim daru. It kā baigi daudz izklausās, jā, bet daudz kas no šī tā kā jau ieiet kā rutīna, īpaši tās rīta lietiņas, tās gaismas un tā. Un, piemēram, peldēšanu es nedaru katru dienu, to es daru nedēļas nogalēs, pirts tāpat reizi mēnesī, tā kā nav jau tā, ka tev viss saraksts 25 punkti jāizdara vienā dienā, vai ne? Bet pats galvenais, instruments, kas man ir palīdzējis nervu sistēmai strādāt labāk, mierīgāk, ir somatiskās prakses, somatiskie vingrinājumi. Un to es mācos kopā ar Laini Kalēju. Es zinu, Lainē ir ļoti daudz sekotāji, jau tāpatās, un Laine dara fantastisku darbu, bet es gribu arī šeit gan Laini ietagošu ierakstā, gan pateikt skaļi. Tas ir kaut kas fantastisks, ko es esmu atklājusi savos atkal sirmajos jau matos, ja, savos daudzajos gados, un arī šis ir bijis tepat blakus visu laiku, bet mani vispār tas neskāra vai nerunāja, kamēr man nebija pēc tā vajadzība, kamēr es neatzinu sev, ka man tā trauksme ir reāli, ja? Un tad Lainē ir profils Instagramā pilnveidojies ar Laini Kalēju. Lainē ir superīgākie kursi, grupu kursi, superīga mājaslapa, daudz dažādu materiālu, daudz bezmaksas resursu gan Instagramā, gan YouTube. Tā kā šī ir meitene, kas dara superīgu darbu, un tas var palīdzēt daudziem cilvēkiem. Un tur ir daudz teorijas apakšā, visa šī polivagālā teorija, kas skaidro, kā funkcionē nervu sistēma. Un es atkal tikai tagad uzzinu, ka izrādās ir nevis tikai simpātiskā, parasimpātiskā, bet ir tā kā nevis tikai 2 formāti, kā nervu sistēma spēja funkcionēt, izrādās ir veseli 4. Ir dorsāli vagālais, ir ventrāli vagālais un dorsāli vagālais formāts attiecībā uz parasimpātisko nervu sistēmu, un tad ir somatiskais. Vēl var pat izliet kaut kādas kombinācijas, tā kā 3 vai 4. Man līdz galam vēl nav skaidrs, es to visu arī pamazām tikai to teoriju mācos. Tā kā, kas skaidro nervu sistēmas reakcijas uz lietām, uz notikumiem, uz stresu, kā mēs reaģējam un kāpēc mēs reaģējam. Tā kā šī polivagālā teorija ne tikai skaidro, kā funkcionē mūsu nervu sistēma un smadzenes, bet viņi iedod instrumentus, kā mēs varam stabilizējot savu nervu sistēmu ar ļoti vienkāršiem vingrinājumiem. Un tas, piemēram, tas, ko tagad es daru, tas ir viens no šādiem vingrinājumiem. Ja? Un ka mēs varam nolaudīt sev galvu, mēs varam sev, pakužināt ausis, mēs varam sev pieskarties jebkurā vietā, jebkurš sev pieskāriens mūsu nervu sistēmu nomierina. Tātad būtībā caur šīm somatiskajiem vingrinājumiem mēs pievēršam uzmanību savam ķermenim, savai elpošanai, savām sajūtām, ko mēs sasmaržojam, ko mēs redzam, ko mēs varam varbūt sagaršot. Pieskāriens ļoti, ļoti būtisks. Tas var būt gan no mīļdzīvnieciņa apmīļošana, gan tuva cilvēka apskāviens, bet arī mēs paši varam sev to iedot. Un šī ir mana būtībā šī gada revelation, jeb šī gada lielākā revolūcija tādā ziņā, kad kaut kas tik liels ir bijis man blakus visu laiku,
Un nav tā, ka es nezināju neko par somatiku, nav tā, ka es nezināju par kādām no šīm, arī citos kursos es esmu mācījusies šīs te taurenīša tehnikas un visas tās kvadrāta elpas un visādas tās skaitīšanas, kā nav tā, ka tas pilnīgi man tagad nekad es to nezināju. Arī es esmu dzirdējis, ka jauniešiem, piemēram, kuriem trauksme, kad mentāla veselība aizgāja pa pieskari caur Covid pandēmiju, kad mani bērni bija mācījušies, kad tev vajag 5 lietas, tad, kad ir uztraukums, piemēram, vai skolā jaunietim vai kur, vai ne, tev vajag 5 pirkstu formulu atkal. Tev vajag, piemēram, 5 lietas ieraudzīt, 4 lietas sadzirdēt, 3 lietas, nezinu, pagaršot vai tur sajust. Tā kā būtībā tās ir visas 5 maņas, kuras tu aktivizē tajā trauksmes brīdī, un tas tev ļauj nomierināt nervu sistēmu, tas tev atgriež savā ķermenī atpakaļ. Un šodien, gatavoju tagad to mazo sarakstiņu, tas, ko es atkal platām acīm un smaidu uz lūpām ieraugu, ka bāc, bet īstenībā viss mans šis sarakstiņš ir par ko? Tās ir ķermeniskās prakses, bāc. Kas ir tā pati somatika, tikai nenosaukta tādā vārdā, ka rūpējas par ķermeni. Labi, meditācija varbūt vairāk ir mentāli prātu tur atbrīvot, jā? Varbūt tas iet tā kā ārā, bet lielākā daļa visu pārējo, gan gaisma, gan augstums, gan masāža, gan pirts, gan basām kājām, tās ir sajūtas, tās ir ķermeniskās prakses pareizi. Tā kā es varētu vieglu roku visu šo savu sarakstiņu palikt zem somatiskām praksēm te apakšā, kas ir tas galvenais pamat instruments, kas mani caur pievēršanos savam ķermenim šajā rudenī ved atpakaļ pie regulētākas nervu sistēmas. Un regulētāka nervu sistēma palīdz ne tikai mani pašai nedzīvot tajā go, ātri, un šitādā nervu sistēma tādā formātā tā kā dzīvo, tu nevari izelpot līdz galam, jā, un tad tu skrien, un tad tu kaut ko nepaspēji, kaut ko nepadari, būtībā tu, kā mums grupā meitene teica, tu skrien garām savam ķermenim. Un es esmu pārāk ilgi, diemžēl, skrējusi garām savam ķermenim. Un tas arī pārnestā nozīmē parāda, bet somatika nozīmē, tu atgriezies pie viņa atpakaļ, tu apstājies, tu ieraugi savu ķermeni, tu pamani, un tu viņam pieskaries, un tu viņu gan pabaro, gan paglaudi, gan aizved saulītē, aizved dabā, aizved ūdenī, aizved uz masāžu, aizved uz pirti, un ļauj viņam izgulēties, un pabaro. Tas viss ir par ķermeni. Un tas ļauj mūsu nervu sistēmai tā kā, man ir droši šeit būt. Šīs ir labas mājiņas, ja? Te par mani rūpējas. Un tagad nervu sistēma un smadzenes var pildīt savas funkcijas. Un lielus darbus, mazus darbus, ja? Un ne tikai es varu efektīvāk strādāt, jo es esmu mierīgākā nervu sistēmas tādā režīmā, tas ietekmē manas attiecības ar cilvēkiem, jo mani var mazāk trigerēt kaut kas, ko kāds pasaka, ko kāds padomāja, vai kāds izdarīja, ja? Tā kā man ir drošāk būt savā ķermenī ar regulētu nervu sistēmu, un tā kā tas ir kaut kas ļoti liels, varbūt man jānāk citā laivā vēl parunāt, un īstenībā visu šo vajag iet mācīties pie Lainas Kalējas, izpēt, ja tev trauksme ir aktuāla, ja tev nervu sistēmā, nezinu, vegetatīvā distonija, panikas lēkmes, nezinu, zemes pašvērtējums. Lainē tur ir vesels sarakstīns tajā mājaslapā, jeb kursu aprakstos, kādās situācijās tas var būt palīdzoši, šie somatiskie vingrinājumi. Tā kā paskaties, vai tev tas noder, papēt Lainas profilu, papēt Lainas YouTube kanālu. Tā kā es vienkārši nokavēju grupas, tā Oreņas laikam, Lainē saucās viens no grupas, tā kā no grupas tiem, apmācībām es nokavēju un sapratu, es nedrīkstu gaidīt. Ja es to tagad nepieteikšos, neizdarīšu, es tam atkal paskriešu garām. Un es ņēmu un pieteicos Lainai uz individuālajām sesijām. Un mums pagaidām ir bijušas 3 sesijas, man priekšā ir vēl viena. Un Laina ir tik dāsna ar saviem materiāliem. Piemēram, individuālajā programmā piesakoties, viņa man ir ielikusi iekšējais miers programmu bez maksas, kura ir kaut kāda pār 100 eiro vērtībā, citiem
kur iet kursā, man ir Zoom visa pagājušā gada ieraksti, man ir vēl man ir tie kursi pievienoti tā manā profilā ar visām šīm praksēm, ko darīt, kad ir trauksme, ko darīt, kad ir dusmas, ko darīt, kad nav enerģijas. Un tie ir vienkārši vingrinājumi, ko katrs izdarīt ar mājās. Un tā kā šo piedzīvojot, šo izmēģinot, tas pēc tam paliek uz dzīvi tev šīs prasmes un šīs zināšanas. Es teiktu, ka tas, ko Laine dara, ko Laine māca latviešu valodā cilvēkiem, ir jāmāca skolās, pusauģiem. Varbūt vēl bērni būtu pa maz, bet pusauģiem un jauniem cilvēkiem. Un kā vispār šajā stresspilnajā pasaulē dzīvot un kā nenojūgties īstenībā. Ja? Bet lūk, es šo sāku mācīties tagad 56 gadu vecumā. Un ja es to būtu zinājusi, piemēram, kā veidot drošo piesaisti, tā kā mani bērni dzima un bija mazi, varbūt tad mēs te nerunātu, mēs būtu cits scenārijs, vai ne? Bet es vairs saviem bērniem to nevaru iedot, tā kā viņi vairs nekad nebūs mazi, bet es varu joprojām veidot attiecības ar bērniem labāk šobrīd un varu ar visiem cilvēkiem veidot labākas attiecības no labākas vietas, kurā es esmu. Un varbūt es mācīšu drošāku piesaisti veidot ar saviem mazbērniem, kad tiem būs laiks atnākt. Tātad šī investīcija šādās zināšanās ir vērtīga investīcija sevī, ko mēs sākumā teicām, vispirms iedot sev pareizi. Un jā, tā kā es redzu, ka es vēl ilgi par šo runāšu, man ir šī sajūsma, cik reizē vienkārši tas ir un cik dziļi aizsniedzoši tas ir. Jo mēs būtībā mācam nervu sistēmai šobrīd, pieaugušā ķermenī esot, mēs mācam citus reaģēšanas veidus uz ārpasaules notikumiem. Jo mēs stabilizējam un regulējam nervu sistēmu, regulējam savas emocijas. Jo mēs bieži reaģējam tā kā, piemēram, mēs kāds apvainojamies, kāds aizcērtam durvis, kāds uzkliedzam, kāds aizejam. Šie visi ir mehānismi, kurus nervu sistēma ir iemācījusies bērnībā. Un tā kā notiek kaut kāds, nezinu, negadījums vai konflikts vai situācija, kur atkal mūsu nervu sistēma ir tā kā apdraudējuma stāvoklī, kā Laime saka, mūsu nervu sistēma iziet cauri katalogam tā, es protu šādu reakciju, toreiz bija tā, tas man ļāva izdzīvot, un smadzenes paņem vienu no tām vecajām reakcijām un bliež ārā tagad. Un mēs ejam tajos paternos atkal no jauna, kamēr mēs nepārmācām savas smadzenes, ka var reaģēt citādi. Un ikdienā ar šiem somatiskajiem vingrinājumiem mēs mācam nervu sistēmai būt vairāk miera stāvoklī, kur ideālais ir, es saprotu, tas ventrāli vagālais ir tas, kurā mēs esam mierā, kurā mums ir regulēta nervu sistēma. Tātad viens no šīs parasimpātiskās nervu sistēmas funkcionēšanas veidiem. Kad mēs adekvāti varam kā pieaugušie rīkoties un reaģēt uz lietām un notikumiem. Un, jā, tā kā es jau bišķi saprotu, ka šis ir baigi liels tādā ziņā, ka šis pat netik ļoti varbūt izdziedina bērnības traumas, jeb tās pieredzes, kas mums bija bērnībā, kuras mums radīja šīs reakcijas, lai izdzīvotu, un mēs rīkojamies droši vien pareizi tajā situācijā, jo mēs esam līdz šim izdzīvojuši pareizi, bet tās reakcijas, kas nederēja bērnībā, mums vairs nekalpo šobrīd. Un mēs caur tagad pārmācot smadzenēm, caur nervu sistēmas regulēšanu, pārmācot viņām, rādot, ka var citādāk, mēs būtībā nevis to traumu izdzēšam, bet mēs rādām, tā kā veidojam citas sinapses smadzenēs, kā citādāk reaģēt, lai tā trauma mums netrigerē trauma no bērnības, lai netrigerē šodien tādas pašas, tā kā būtībā neapzinātas reakcijas. Ja? Un mēs tā kā pieslēdzot kaut kādā mērā arī atbildību, ja, par savām reakcijām, esot pieaugušiem, mēs pasakoties tām visām reakcijām, kas bija bērnībā, kas mums ļāva izdzīvot, mēs viņas cienot, bet mēs sakam paldies, tagad mēs zinām citādi un mācāmies darīt citādi, un rezultātā mēs tā kā to saitīti, kas mums tur vēl ar to traumu, kas mūs trigerē katrā mūsu konflikta situācijā, mēs viņu padaram tā kā mazāk stipru, kamēr viņa izirst pavisam.
un mēs varam reaģēt adekvāti šajās situācijās vai pieaugušu cilvēku ķermenī šobrīd no regulētas nervu sistēmas. Tas ļauj mazināt konfliktus, arī strīdus attiecībās un ar visiem cilvēkiem būtībā, un es jau pieredzēju, kā tas notiek. Ja? Un vienkārši man no katras šādas pozitīvas pieredzes, tā kā, kad cilvēki iemācās sarunāties, piemēram, ja? Nevis strīdu, katram ir sava patiesība, un abi mētājas ar spainīšiem smilškastē būtībā. Tie ir tie divi bērni traumētie, kas šādā veidā risina konfliktu pieaugušā ķermenī. Ja? Un ka mēs to ieraugam un saprotam, kā strādā tā smadzeņu, tā smadzeņu stumbrs un limbiskā sistēma un neokorteks, kad mēs saprotam, kurš no šiem līmeņiem mūs tajā brīdī konflikta situācijā vada, kad mēs to pamanām, un kāpēc mēs tā reaģējam, ar to mīļumu saprotam, ka tas nabaga bērns, kas iekšā mūs joprojām cīnās par izdzīvošanu, tā kā mēs to ieraugam ar pieaugušā cilvēka acīm un zināšanām, mums pavisam cita perspektīva paverās. Ja? Tā kā šis būtu, manuprāt, visiem obligātais priekšmets skolā, augstskolā, darba vietās, un mēs dzīvotu daudz labākā sabiedrībā ar iecietīgākiem, mierīgākiem cilvēkiem, un visi no tā iegūtu, ja? Un katrs darītu efektīvāk savu darbu. Tā kā pagaidām es šeit nopaļošos, ja man uznāks iedvesmas, ienākšu vēlreiz parunāt par šo plašāk, bet es baidos sarunāt arī daudz muļķības, jo es par šo tikai tagad pamazām sāku vispār mācīties, aptvert. Lēnas kursos ir ļoti daudz teorijas, arī daudz lekciju par šiem piesaistes veidiem, kāpēc mums ir šie te drošie, nedrošie piesaistes veidi, tā kā tur ir milzīgs kalns ar informāciju, un šī informācija ir bijusi pat apkārt 40 gadu garumā. Gabor Mate ir tas vīrs, kurš izveidoja šo te, traumu dziedināšanās, to teoriju un vispār. Es nezinu, kurš izveidoja polivagālo terapiju, kurš vīrs, bet jā, un vienkārši ieskatām, tu vari paskatīties Spotify, ir Mel Robbins, šī populārā rakstniece, kuras grāmata tagad arī tulkot latviešu valodā, Ledzem jeb Laitak, ja? Mel Robbins sarunājās ar Gabor Mate. Tā ir nepilna stundas saruna, tā norauj jumtu, jo viņi abi dalās ar savām traumām. Gabor Mate stāsta, kā viņš ir bērnībā ebreju ģimenē karā izdzīvojis, un Mel Robbins dalās ar vienu no savas meitas dzemdību pieredzēm. Un tas vienkārši, ka tu redz šos lielos slavenos cilvēkus, un viņi dalās ar to, kādas traumas viņu bērnībā ir bijušas vai vēlāk pieaugušā vecumā, un kas patiesībā varbūt ir bijis arī resurss viņiem daudz ko dzīvē sasniegt, bet kas varbūt triggerējušas līdz šim brīdim, kā Mel Robbins vienkārši arī tur ir uz mutes tā teikt, no tā, ko viņi iemācās tajā sarunā, cik būtiskas šīs traumas un cik būtiski to izstrādāt un regulēt to nervu sistēmu. Un jā, arī šiem slaveniem cilvēkiem, zinošiem ļoti cilvēkiem, tas sākums ir bijis arī ļoti varbūt traģisks, un varbūt tas ir bijis resursus, kā viņi pēc tam to visu arī, kā lai saka, izstrādā šīs savas teorijas un saraksta grāmatas un daudz ko citu, lai pēc tam mēs varam arī sev palīdzēt, ja? Un šis viss ir bijis tāds, Gabor Mate, cik es saprotu, jo 40 gadus ar šo strādā, viņam šorīt apmēram 80 gadi ir, ja? Un es pat tādu vārdu nezināju pirms 2 mēnešiem. Un tagad, kad pavarās tas priekškars, tas ieraug veselu visumu informācijas, ko var iet un pētīt, ja tas ir nepieciešams, ja tas interesē. Bet lūk, Laine Kalēja, Latvijā meitene, kurai šo visu arī savu personisko iemeslu dēļ, šo visu gājusi pētīt, mācīties, apguvusi un pasniedz latviešu valodā tik elegantā, tik skaistā veidā, tik strukturētā, tik skaisti noformētas tās lekcijas. Un viņa runā pat tā, ka tu nomierinies viņā klausoties, jo viņa ir tas, ko viņa māca, tas, ko viņa stāsta. Tas tā kā nav viņas autora darbs, tā informācija pamatā, to viņa mācīsies no citiem, no pirmavotiem, bet tas, kā viņa to pasniedz caur sevi, caur savu pieredzi, tā ir vēl viena liela pievienotā vērtība. Tā kā, mīļā Laine, ja tu šo dzirdi, paldies tev par to, ko tu dari. Es ceru, ka tev būs vēl vairāk sekotāju un klientu. Un galvenais, un Lainē tagad ir instrumenti, kā pašai neizteikt un kā pašai turpināt mierīgā veidā palīdzēt cilvēkiem. Un es no Lainas iedvesmojos un gribu arī būt mierīga, mentāli vesela,
ar stabilu nervu sistēmu, ar spēju regulēt savas emocijas un savu fizisko veselību labu, lai var palīdzēt ilgstoši, ja, cilvēkiem, kur nāk pie manis pēc padoma. Tātad šita somatika, jā, šī polivagālā teorija, trauma terapija, trauma dziedināšanas terapija, bet galvenais, tas viss ir liels, bet galvenais praktiskais ir tie mazie somatiskie vingrinājumi, kā piemēram mazgāšanas, kā Lainas mazgāšanas tāds vingrojums. Vienkārši sāc mazgāt savu rociņu, ar vienu rociņu, otru, un ķermenis to pamana. Ja? Un tad tu sāc žāvāties, kas nozīmē, ka ķermenis pamazām atslāpst. Žāva atnāk, siekalas norijās. Jā, mani komentārs neredzu no kā, bet izlasīšu Laina brīnišķīgi, tāpat kā Silvija, pateicība par to, ko jūs abas darāt. Paldies, jā. Paldies. Tā kā es esmu pašā sākumā, es turpinu mācīties, bet jau, man liekas, man katru pacientu būs jāsūt Lainas virzienā, jo mums visiem to tik ļoti vajag. Mēs esam visi pārguruši, izdeguši, stresā no ikdienas, no sadzīves, no pārslodzes. Un tā kā nedrīkst teikt, ka šis mans pēdējais cerību stariņš, tas būtu pārāk liela atbildība uzlikt kādam vai pat sev, bet šis man iedeva gaismu tuneļa galā šajā rudenī. Un tas vienkārši tas pārsteidz, cik elementāri vienkārši tas ir, un mēs visi īstenībā to zinām un varam izdarīt, bet redz, vajag iziet caur tam stresa bezdibenim, lai tev atnāk šī informācija kā tāda bum. Un tā kā saule, vai ne? Viņa vienmēr te ir bijusi. Mēs tikai esam no viņas aizbēguši un sabaidīti, un tagad pamazām ejam atpakaļ, vai ne? Tāpat ar šo, tā kā mēs, jā, un nekad nav par vēlu to sākt darīt. Tātad viss, kas ir mentālā veselība, depresija, trauksme, panika, tas viss ir tik liels, jā, un reizē tik vienkārši. Tā kā paskaties, papēt, paklausies YouTube, Instagramā, Laina ļoti dāsni dalās. Es teiktu, tā kā viņa gan izdod visu, kas viņai ir, lai tikai cilvēks dara un palīdz sev. Un tādā veidā mēs mazāk konfliktēsim, mazāk strīdēsimies, ja. Visiem mūsu valdībā vajadzētu šito iedot, noklausīties šādu kursu. Un lai mēs mākam kā komunicēt, kā sazināties, kā savas reakcijas kontrolēt. Jā, tā kā man sanāca pat bišķi haotiski, bet es ceru, ka es iedevu to mazo garšiņas sajūtu. Un es zinu, ir vēl viena meitene, Aivas telpa būt, arī meitene, kas mācās polivagālo teoriju. Es pirms kaut kur notiek, laikam, Amerikas kaut kādos institūtos vai kur. Aivai arī profils Instagramā, tā kā viņa arī iet šim caurī, es saprotu, es nezinu Aivas stāstu, bet tā kā pēc tā, cik viņa padalās, viņa arī runā par traumām, par traumu dziedināšanu, un tā kā es ticu, ka viņa arī kaut kādu savu iemeslu dēļ to grib padziļināt mācīties, droši vien arī, lai pēc tam palīdzētu citiem cilvēkiem ar to tik galā. Jā, Guna saka, paldies. Jā, un es gribu pateikt paldies Baibai Bieļai, kura man parādīja Lainas virzienu, jo es biju redzējusi Laini, jau tā kā skaisti Instagrams, visādi kursiņi, baigi labi, baigi skaisti meitene, un ar to tas viss beidzās. Bet tā, kad es biju tajā bedrē, tad man Baiba Bieļa, mūsu gaismas vēstnesē parādīja, ka paskaties, varbūt tev nodara šis. Un oi, kā man šis nodara patiesi. Tā kā es būšu tas tālāk padevējs tev un citiem, ka apkārt tepat ir cilvēki, kas var mums palīdzēt, ir resursi, un tie nemaksā vienmēr dārgas naudiņas. Ir arī bezmaksas resursi, kā Laina dod bezmaksas resursus, es dodu bezmaksas resursus. Ja? Saule ir bez maksas, zeme ir bez maksas, gaiss, ūdens. Ja? Par ēdienu bišķi jāmaksā, tas gan. Bet, jā, tā kā galvenais rīkojies, dari tos mazos solīšus, un kā es tev varu padalījos ar savu aizņemto saspringto nedēļu, tad lūk, viss šis, kas patiesībā katrs ir mazs solīts, sasumējās tajā, ka es jūtu, ka es esmu krietni pakāpusies pozitīvajā virzienā no tās bedres ārā. Un, kad būs vēl atvaļinājums, būs pilna laime, ja, būs saule un tā. Tā kā ir tumšs, ir 11. novembris, bet mums nav tāpēc jājūt tās drūmiem un depresijā, bet mums šodien jāiet ārā uz krastmalu ar svecītēm. Pareizi, tā kā es arī laidīšu tev vaļā. Es ceru, ka ieraksts saglabāsies, es esmu pāris stundai, man jau arī to tik parunāt, ja? Tā kā, Laina mīļā, paldies par darbu, ko tu dari, un jā, paldies Baibai par darbu, ko Baiba dara. Aiva dara superīgu darbu, Ilze ledus krasta, tā kā,
un daudzi citi cilvēki, kas dara katrs no savām interesēm, no savas puses, un tā mēs viens otram varam palīdzēt, lai mēs esam kopā vesela, spēcīgā nācija un tauta, un lai saules mūžu Latvijai, vai ne? Tā kā, jā, Baiba raksta, kā var atrast Instagramā Laini un Aivu. Jā, Laines profils ir pilnveidojies kopā ar Laini. Vai vienkārši iegūlēs Laina Kalēja, es domāju, ka izliks ārā gan viņas mājaslapa, gan viņas Instagrams. Pilnveidojies, laikam, punkts kopā, punkts ar Laini vai bez punktiem. Noteikti varēs atrast. Un Aivas telpa būt ir Aivas, punkts, telpa, punkts būt. Un abas šīs meitenes, tas, kā viņas runā, vienkārši ir fantastiski, jo viņas runā veidā, kas tev iedveš mieru. Nedaudz palēnināti, man ar savu go, gribētos viņas tā kā bišķi pagriezt ātrāk, un tad es tieši to, tā kā Instagramā to nevar izdarīt, vai ne? YouTube var, bet tas nolūku, es negriežu ātrāk, es klausos to lēno ritmu, un tas vien jau man nomierina. Ja? Tā kā tas ir kā pretēji, kā es esmu piedus ātri visu darīt, tad, un beigās esmu izdegšanā, vai ne? Tā kā tas, kā viņas runā un kā viņas dara, acīm redzot strādā viņām un palīdz nomierināties citiem, kaut veids ar balsi. Un abām viņām ļoti skaista balss ir, jā. Tā kā, un varbūt ir vēl kā cilvēki, kas šo Latvijā mācās un dara, un tas ir fantastiski, jā. Nu labi, tad laižam uz 11. novembra krastmalu svinēt 11. novembri Lāčplēša dienu, un Linda saka, paldies jums, Silvija, jaukus svētkus visiem. Tā kā, nu redz, es atvilku dvēseli, es esmu cilvēks, kas iet ar dēlnu, tā kā sirdi uz dēlnas, ar godīgi un atklāti, jā, gribu, lai tas, kas palīdz man, palīdz arī citiem, un varbūt tas mans vājums īstenībā, kā jebkuram cilvēkam vājums un atzīšanās, ka ir grūti un slikti, īstenībā varbūt tas lielākais spēks un resursi pēc tam, vai ne? Tā kā, labi, paldies, ja klausies līdz beigām, paldies, ja klausīsies ierakstu. Es vēlāk salikšu tekstu klāt arī saviem sarakstiņiem, ko es te daru. Šobrīd steksimies tālāk, un lai priecīgi svētki, un mēs visi veseli un Latvijai saules mūžu. Tā!